Labdien! 4. moduļa pēdējā nodarbībā, kas ir veltīta tēmai par investoru piesaisti, kā tai sagatavoties un noturēt finansējumu. Šajā nodarbībā apskatīsim 3 galvenās tēmas, tātad investoru piesaiste, prezentēšana investoriem, jeb lietot bieži anglicismu pitch. Latviskais tulkojums vēl veidojās, bet neredz ir zib prezentācijas, proti īsā laikā lakoniski konkrēti par savu ideju, lai piesaistītu investoru. Un trešā tēma, ko darīt, kas notiek, kad esat saņēmis investīcijas. Un tā pirmā tēma – investoru piesaiste. Piedāvājam jums 10 punktu sarakstu, kuram sekot, lai sagatavotu labu pieteikumu piesakoties finansējumam pie investoriem. Pirmais, lai cik paradoksāli neizklausītos, nedomājiet par naudu. Finansētā investoru galvenās rūpes ir, lai projekts, kuru viņi iespējams finansēs, ir skaidri saplānots, veiksmīgs un veicinātu noteikts izmaiņas. Viņi skatās uz veidu, kādā jūs esat to izstrādājis, uz komandas sadarbību. Nereti investoriem ir tāda pieeja, ka viņi zina, ka pirmā ideja neaizies. Viņi skatās, kā komanda šo ideju ir izstrādājusi, lai izstrādātu nākamo, kura patiešām aizies. Rūpīgi sagatavojieties, izdariet savu mājasdarbu, proti runājiet ar citiem, kas ir, tā skaitā, kas ir iepriekš saņēmuši finansējumu, iepazīstiet investoru, kas viņiem ir svarīgi, kādās finanšu situācijās viņi ir, kādas organizācijas dalībnieki viņi ir, ko viņi ir iepriekš finansējuši, piedāvājiet tikšanos. Vienmēr aci pret aci, protams, cilvēks cilvēkam, tā ir daudz savādāk tikšanās nekā pēdējo gadu laikā pierastās attālās tikšanās. Veidojiet uzticamību, parādiet, ka runājat nopietni par savām idejām. Atcerieties iepriekš arī, tā skaitā ar aizrautību un entuziasmu. Parādiet savus jau praktiskos piemērus, parādiet, ka jūsu darbi seko vārdiem un vārdi top par darbiem. Un esat pārliecinoši un kodolīgs. Jebkurš apgalvojums un vajadzība ir jāpamato ar pierādījumiem, bez aplinkiem, bez aptuveniem rādītājiem. Ļoti konkrēti, kam, cik, par ko, kas un kā. 6. punktā vēlreiz par lakonismu, īsi un skaidri, angļu valodā nereti lietots apzīmējums KISS. Keep it short and simple. Ja tad īsi par svarīgo. Budžets. Runājot par budžetu ar investoriem, vairāk kā stingri nav ieteicams aptuveni uzminēt, cik kuras preces un pozīcijas varētu maksāt. Nav labi teikt, ka jums vajadzēs aptuveni tik daudz naudas. Jūs esat strādājis pie savas idejas, jūs esat pētījis tirgu, izstrādājis stratēģiju, plānojis arī finanses, jums ir finanšu plūsmas uzmetumi, runājiet par konkrētām summām. Iekāpiet investoru kurpēs, pajautājiet sev, kāpēc, lai viņi to nefinansētu no otras puses, kas viņus atturētu un adresējiet šīs bažas. Kad pati esat apmierināti ar pieteikumu melnrakstu, noteikti ļaujiet to izlasīt kādam citam. Vai ģimenes loceklim, draugiem, tuviniekiem vai domu biedriem, līdzgaitniekiem, lai pielabo, lai pamana kaut ko ar svaigu aci no malas. Un 10. punktā ieskam domāt ilgtermiņā saistībā ar savu uzņēmumu paplašināšanos un pārbaudiet, vai jūsu plānotā uzņēmuma struktūra un stratēģija, atceraties no 3. moduļa, ir ilgtspējīga un varēs pastāvēt arī strauji mainīgajā socioekonomiskajā vidē, kurā mēs visi dzīvojam. Apdomājiet arī iespējamos jautājumus, ko investori jums uzdos. Sakrājiet tos, sagatavojiet atbildes uz tiem. Un mēs šeit jums parādām tikai dažus no tiem, tad, protams, kontaktinformācija, mērķi, uzdevumi, jūsu organizācija, jūsu komanda, jūsu sociālā mērķa, sociālo vajadzību skaidrību, veids, kādā jūs to sociālo labumu vai vajadzību risināsiet un sociālo labumu sniegsiet, kas ir tas, ko jūs pats sagaidat no investoriem. Ja tas ir grants ar noteiktiem kritērijiem, pārliecinieties, ka jūs patiešām atbilstat, kā jūs uzraudzīsiet un novērtēsiet šo īstenošanas projektu vai uzņēmējdarbību, ja investors piekritīs investīcijām, protams, budžets un organizācijas spēja pastāvēt mainīgos laikos. Izveidojiet dokumentu, skaidrs, ka jūs pieteiksieties vairāk kārtīgi un daudz kur un daudz viet. Arī tad, ja dabūsiet finansējumu, jums vajadzēs nākamos projektus īstenot. Izveidojiet dokumentu, kurā ir ietverts visas pamatlietas, tādējādi ietaupot laiku un parādot arī, ka jūs efektīvi pārvaldat savus resursus. Un tā otrā tēma, kad pieteikums ir gatavs, ir sarunāt tikšanās, prezentēšana investoriem jeb pitch. Ja
Tikšanās ir iespējama. Nevienmēr tāds būs. Būs arī paneļi, kuros jums būs iespēja prezentēt idejas investoriem, bet iespējams nebūtu iespēja tikties acis pret aci. Tomēr vienmēr esiet gatavs. Gadījumam, ja tiekat aicināts detaļās vai īsi prezentēt savu uzņēmumu ideju. Proti, prezentācija ir jāpasaka investoriem tas, ko viņi vēlas uzzināt. Galvenie jautājumi, ja, ko jūs no man sagaidat, kamā es investēju, kāds no tā ir labums un kāda ir atdeve. Ja iespējams, kad ir tas iespējams, palūdziet iepriekš investoru paneļu sagatavotos jautājumus, lai varētu konkrēti arī tiem sagatavoties. Tomēr neaizmirstiet arī, ko mēs iepriekš skatījāmies, ja par savu mājas darbu. Novērtējiet, uzziniet par investoru, pirms ar viņiem tiekaties, kad tas ir iespējams. Protams, savas idejas, īpaši, ja tā ir jauna, vēl nepārbaudīta ideja prezentēšana, lai ar pieredzi vai bez, viņi būs satraucoši. Ne visas prezentācijas, ne visi investori ir vienādi, un tāpēc mēs piedāvājam dažus vispārīgus noteikumus, kas ir jāievēro, prezentējot savu sociālo ideju uzņēmējiem, investoriem. Un te padomu, kā to prezentēt. Tātad, zināt savu auditoriju. No vienas puses tas attiecās uz investoriem, kuriem jūs prezentējat, bet vēl jau svarīgāk zināt savu klientu mērķa auditoriju sociālajiem pakalpojumam vai produktam, kuru jūs plānojat radīt. Jūsu prezentācija ir jūsu stāsts, lai tas atspoguļo stratēģiju, kuru esat jau iepriekš sagatavojis ar misiju, vīziju, principiem, vērtībām, ar šo zīmolu, ko jūs vēl tālāk veidosiet. Saistiet savus punktus skaidrā un loģiskā veidā, ļoti strukturēti. Esiet kodolīgi, neesiet pārāk formāls, esiet dzīves, runājiet skaidri un pārliecinoši, tai skaitā pat šai stājai jābūt pārliecinošai ar pieklājību gan pret investoriem, gan pret tēmu, par kuru jūs runājat. Kontrolējiet sevi, mierīgi, patīkami, lai otram ir patīkami ar jums sarunāties. Pieredzi uzlabo, praktizējiet prezentāciju mājās. Šis punkts patiešām strādā. Arī pie spoguļa nolasīt, norunāt runu ir ļoti vērtīgi. Un parādiet savu aizraušanos ar saturu. Kad jūs zinat, pa ko jūs runājat, jūs varat pateikt piemērus, interpretēt, būt elastīgs un pielāgoties. Un tā trešā tēma. Kādam pēc vienas, kādam pēc 5 prezentācijām investoriem, tomēr jūs dabūsiet finansējumu. Ko tagad? Un tā nākamie soļi pēc finansējuma saņemšanas ir patiesībā svarīgāk par pašu naudu. Un pirmais no tiem ir pildiet savu solījumu. Jūsu prezentācijās sarunās ar investoriem jūs teicāt, ka darīsiet noteiktas lietas ar finansējumu, ko saņemsiet, sāciet tās darīt un parādiet to investoriem. Otrais, pilnīgi noteikti pārskatiet un atjauniniet savu finanšu plānu, finanšu modeli. Skaidrs, ka finansējums var būt finansējums, ko jūs saņēmāt, ir tieši tāds, kā bijāt plānojuši, bet drīzāk, ka nē. Respektīvi, jūsu finanšu plūsmā ienākošā nauda ir cita nekā tur tāda ir, pielāgojiet, atjaunojiet savu finanšu modeli. Ja tas ir iespējams un biežāk ir nekā nav, neiztērējiet visu naudu uzreiz. Saplānojiet vēlreiz finanšu plūsmā ieguldījumus pa periodiem uz priekšu. Tā, lai cita starpā viena veida tēriņiem vai izdevumiem vai ieguldījumiem varētu pārbaudīt, kā viņi strādā un nākamos izmantot efektīvāk. Ceturtais, izvairieties no neplānotiem pirkumiem. Tas, ka ir ienākusi nauda, tam nevajadzētu radīt vajadzību to tērēt. Vajadzība tika radīta pirms tam. Tērējiet naudu tur, kur un kā bijāt to plānojis darīt. Nevis, ka tagad ir nauda un rodās arī vajadzība. Piektais, vienlīdz svarīgs kā vispārējie, turiet investorus savā informācijas aplī, esiet ciešā saziņā. Ar katru darbiņu, ko veicat, informējiet par to. Pat tad, ja tas ir e-pasts, kurš neprasa atbildi, investors to saņems un redzēs, ka jūs strādājat un ir patīkami būt saziņā. Un kopsalkot, kā uzturēt šos savus finansētājus investorus apmierinātus un tā, lai profesionālas attiecības ir noturīgas un arī var atkārtoties nākotnē. Esiet konsekventi, respektīvi dariet to, ko solījāt darīt, ātri reaģējiet, esiet redzams, rūpīgs, atbildīgs, protams, pieejams, patiess un godīgs un arī izpalīdzīgs, ja investoram vajag kādu informāciju par veikto ieguldījumu. Un pie praktiskā uzdevuma šajā nodarbībā aicinam jums izveidot sava investīciju pieteikuma melnrakstu. Piemēram, tas ir grants, kas paredzēts sociālās uzņēmējdarbības organizācijai, kas vēlas uzsākt savu šo sociālo uzņēmējdarbību. Atcerieties, kādi ir jūsu mērķi un uzdevumi, pastāstiet par savu organizāciju, veidojiet prezentācijā to, spējiet to domu artikulēt arī rakstiskā veidā, kuru papildināsiet ar mutisku stāstījumu. Atcerieties, kādu labumu jūsu organizācija sniedz šai
definētai klientu mērķa grupai, kādas vajadzības tā adresē, kas ir finansējums, uz ko jūs pieskaties, kāda veida, kāda apjoma, kādām vajadzībām, kas ir investors, kādas ir, ja, atcerieties pildīt savu mājas darbu, nodefinējiet, ja, kas varētu būt investori, kuram jūs pieteiksieties. Pārbaudiet, ja tas ir kāds grants, ja, vai citu finansējumu pieteikums, vai atbilstat kritērijiem, parādiet, kā jūs atbilstat šiem kritērijiem, kā jūs uzraudzīsiet šo investīciju īstenošanas, realizēšanas, ieviešanas projektu. Ja, protams, veidojiet naudas plūsmu un parādiet arī jūsu organizācijas stratēģisko nepārtrauks attīstības, ja, ilgnoturības pārvaldības sistēmu, kas, protams, palīdzēs arī veiksmīgi apgūt piesaistīto finansējumu. Un noslēgumā īsi par svarīgāko, ko apskatījām investoru piesaistei. Laba pieteikuma investīcijām rakstīšana prasa laiku, treniņu, atkārtotus mēģinājumus, izveidojiet dokumentu, kas visas tehniskās, administratīvās, organizatoriskās lietas jums samazina laiku, lai varat fokusēties tieši uz saturu. Esiet vienmēr gatava gadījumam, ja jums ir iespēja tikties ar investoru aci pret aci. Angļu valodā to nereti dēvē par elevator speech, respektīvi 1 minūte saruna liftā. Ja šajā minūtē mēģiniet parādīt, ja, savu uzņēmumu ideju, lai investors būtu ar mieru investēt. Un finansējuma iegūšana, protams, ir svarīgs pavērsiens, ko noteikti ir vērts gan atzīmēt, ja, gan arī nosvinēt, tā sacīt. Tomēr tas ir tikai sākums, un pārējais ir vēl svarīgāks. Tagad ir jāsāk darīt tas, ko solījāt.